vārdi tev asociējas ar līderu programmu? Smart mērķi. Atbildība, komunikācija. Izaugsme. Jaunas zināšanas. Interesanti, aizraujoši un vienkārši bomba. Prieks. Jauna pieredze. Intelektuāls sarunas. Labi pavadīts laiks. Kas tev varbūt tās aizķērās tā visvairāk, varbūt nodarbība vai padoms vai mentora stāstītais? Pilnīgi visu, ko es apmeklēju, personīgas sarunas, viņas bija ļoti noderīgas, un man tiešām ļoti patika tā personīga pieeja pie katra jaunieša. Tas ir forši. Liels paldies visiem mentoriem par to, ka veltījām tam laiku. Man patika tas Jākaba, kur bija vairāk par izaugsmi un paplašināt savas komforta zonas. Un tā kā nepārkāpt to visu, lai tu netiec līdz panikai. Pēdējā Antas nodarbība par tām vērtībām aizķēra, jo tur man tiešām bija jāiedziļinās par sevi vispār. Ļoti iekšēji jādomā. Un es priekš sevis paņēmu tieši visvairāk no pēdējās nodarbības, jo man ir svarīgi definēt, par ko es gribu kļūt, kam es gribu līdzināties. Tieši tā līdera definīcija kā tāda. Bet arī Jākaba 3 apļi, kur bija komforta zona, izaugsme un tā panika. Pirmo reizi kāds to tik labi noformulēja, jo tiešām tas man ļoti rezonējās. Ja es biju tam bijis cauri vairākas reizes. Atmiņā ļoti palika laika plānošanas. Tas ir tā stunda, kurā varēju vairāk uzzināt, kā varētu labāk, efektīvāk plānot laiku. Tagad tu skaties kā jaunā līdera, un vai tu jūties drošāk un pārliecinātāk par sevi kā līderi? Es teiktu, ka jā, es jūtos daudz drošāk par sevi un kā runājot ar citiem cilvēkiem, ka es zinu lietas un ka es varu paust savu viedokli. Jā, vispār vienkārši jāsaņemas tajā brīdī. Man patīk arī tās visas nodarbības, kur tu izzini pats sevi, un tas palīdzēja man vairāk saprast, actually, es to varu izdarīt. Jā, varbūt. Es saku tā Jākaba runāšana par to, ka ir jāmāk izkāpt ārā no savas komforta zonas, neieejot panikas zonā. Man ļoti palīdzēja saprast, ka man ir, ka vienmēr, kad es izkāpu no viņas ārā, tas nenozīmē, ka es iešu panikā un izgāzīšos, bet ka man ir atļauts izmēģināt kaut ko jaunu. Un tas man palīdzēja. Es domāju, ka es jūtos pēc visa šī vairāk nekā iepriekš, vairāk kā līdera lomā. Un es jūtos arī drošāks vispār pastāvēt par sevi pēc šīm stundām, kurās uzzināju daudz ko interesantu, ko es iepriekš nezināju. Es, man liekas, jūtos drošāk tādā ziņā. Es esmu pašpārliecinātāka. Es man liekas, arī tā kā, man liekas, es arī prasmes, un man vienkārši man arī ir tādi kā līdzekļi tagad doti vairāk, ar kuriem es varu tagad strādāt. Man liekas, ka tas vienkārši man palīdzēs vispār dažādās situācijās, skolā, hausā tajā pašā. Un man liekas, ka es jūtos drošāk vispār. Es esmu gatava arī runāt vairāk, arī, piemēram, tāpat prezentēšana pašās beigās. Nav vairs tik bailīgi. Forši arī, zini kā, tas arī pašai gandarījums, ka es tiku tam cauri. Kāpēc jūtāk līderu programmu citiem? Ja tā ir vieta izaugsmē, tā kā tu dabū savu grupiņu, tu izveido projektu un mauc. Tu vienkārši, tev pat nav jādomā daudz, tu prosta. Ja nav izzini sevi, vai tu vari būt līderis, tu vari, tā kā spoilers, bet tā kā, jā, es ieteiktu. Tāpēc, ka man liekas, ka varbūt cilvēkiem, kas nezina tik daudz par to, kā kļūt par līderi vai par to, kā kaut ko vadīt, tas varētu būt ļoti vajadzīgs un izpalīdzīgs, jo tu iemācies ne tikai par to, kā kļūt par līderi, bet arī par to, kā menedžēt savu laiku un par to, kā izvirzīt sev reālus mērķus, kas varbūt nav tā kā ilgā nākotnē, bet kaut vai tuvi, un par to, kā viņus vislabāk un ātrāk realizēt. Superīga iespēja. Superīga iespēja. Jums atbildēs uz visiem jautājumiem. Jūs varēsiet vērsties gan par personīgiem pārdzīvojumiem, gan par projekta izpildi un īsteņošanu. Par pilnīgi visu jums palīdzēs. Un tā ir tik riktīgi laba iespēja, kad cilvēki, kad vadītāji tiešām par tevi uztraucās, gan par personīgi tevi un tavu mentālo, gan par projekta kvalitātes ziņu. Jo tas ir kaut kas jauns, tur tiešām, kā es teicu, izaugsme.
jauna pieredze, jauna līdzekļi, kas tev var palīdzēt jebkuru nākotnē. Arī tie paši kontakti, arī jauni cilvēki, ar kuriem tu vari strādāt komandās, grupās. Šī programma mani vispār kā tādu attīstīja, darboties, kļūt par līderi galvenokārt. Es ļoti labi. Man pašai tāds gandarījums šausmīgs, ka esmu tik cauri, tas tik jauki.